Kariņš īstenībā, ja tā paskatās, ļoti dīvaini uzvedās un nav saprotams, kāpēc viņš tiešām nolēma atstāt mandātu, jo, kā mēs atceramies, tad Saeimas vēlēšanās jaunās vienotības rindās Kariņš baudīja ļoti lielu vēlētāju atbalstu. Jā. Te ir 35,000 plusu, un šajā sakarā ir loģisks jautājums. Divi jautājumi, tā kā viens vai otrs. Vai tie plusi viņam tik viegli nāca, ka viņš viņus vienkārši var izmest miskastē? Vai viņi tiešām bija īsti? Jautājums. Vai arī viņam ir tik ļoti nospļauties uz Latvijas iedzīvotājiem, ka viņš to lielo tautas atbalstu, ja tas tiešām bija lielais tautas atbalsts, var tā vienkārši pamest un aizbraukt prom. Ja tā loģiski padomā, tad 35,000 Latvijas vēlētāji īpaši atzīmēja, ka viņiem ļoti patika tas, ko darīja Kariņš Covid laikā. Viņi gribētu, lai viņš to turpina darīt. Bet, labi, mums tas nepatika, bet demokrātiskā valstī tātad, protams, tiek cienīta jebkura vēlētāja izvēle. Šeit sanāk pavisam greizi.